Par 5 spēles strateģiskas konferences spēle noslēgusies rezultātu 2-3 piekāpjamies Rīga FC. Robi, nāc ārā gaismiņā. Nu, pāris vārdu par spēli. Es nezinu, kā jāiet izdomāt. Mikrofonā. Ļaujiet izdomāt. 3-2. Es gaidīju interesantu spēli, un to arī dabūjām. Es ceru, ka jums visiem patīk tas. Nu, žēl, ka es izdomāju par to vienu golu viņiem iedot, bet tad varbūt mums nebūtu vēl otrais. Bet fantastisks spēle, paldies visiem. Nu, ikdienā pret daudz diezgan liela meistara bija pretēji komandā. Ikdienā nesanāk LV, bet līgā pret tādiem spēlēt. Vai varēja uz to līmeņa atšķirību? Man liekas, nepatikšu atbildi viņiem. Nē. Pret metu bija grūtāk. Varbūt laikapstākļi, bet, ja godīgi, nē, nebija. Viņiem tur nebija paši tie spēcīgākie, bet man pašam likās, ka nebija tik traki. Kādi jautājumi Robim? Ir viens jautājums. Ralf, bet īsi. Kas tur notika ar Džeriju vispār? Es nesaprotu no sākuma. Kas ar Džeriju notika? Visu, ko es zinu, ka viņš, man liekas, Rūģis galvā ieskrēja. Un mēs zinām, kāda ir Rūģis galva. Tukša un smaga. Jā. Veselība Džerijam, gan jau, ka viņš būs atpakaļ uz nākamo spēli. Jā, ar Džeriju visu laikam ir kārtībā. Viņš šeit pašlaik tiek krāmēts otrā mašīnā, vedīs uz slimnīcu, šūs uzaci. Bet, būs labi. Man liekas, ēd, pīcis, tu esi piekusis un izpumpējies. Māri, nāc šurp. Paldies, labi. Māri, pāris vārdi par spēli. Kāds bija spēles plāns? Ko sagaidīja, kas izdevās, kas neizdevās? Paldies par lielisku atmosfēru šodien. Spēles plāns bija pīkstuļi, daudz pīkstuļi. Pozitīvie pīkstuļi, kuri jāliek ir, ka tā ir viena spēle. Te nav ko zaudēt, mēs varam tikai iegūt. Un ar tādu apziņu mēs arī gājām, jo iepriekšējās divās spēlēs čempionātā mēs bišķiņ pa daudz norespektējām pretiniekus, attiecīgi izgāzām tos pirmos puslaikus. Un otrajā parādījām, ka mēs varam spēlēt, un uzstādījums bija šodien iesākt ar augsto presingu un nerespektēt vispār nevienā momentā viņus, nebaidīties spēlēt pašiem, ņemt un izbaudīt un parādīt, ka mēs arī varam. Un šodien tiešām ar lielu sirdi spēlējot, parādījām, ka varam, un spēles beigās iespiedām viņus atsisties, tā kā es teicu džekiem cepuri nost par to, ka mēs 90 minūtēs viņus mīcījām. Momenti bija, nebija tā kā iepriekšējās reizes, kad mēs tikāmies ar viņiem, kad dažs labs smējās, kad kāda starpība, kas viņiem vārtos stāv, tāpat bumbai nepieskarsies. Šodien mēs likām viņiem ņemt ārā divreiz, varējām sakārtot arī, lai ņem vairākas reizes ārā. Ja? Tā kā šī bija tā viena diena, viena spēle, kur mēs izdevām visu, un to, ko es aplī džekiem teicu, svarīgi no šīs spēles enerģijas ir uzlādēties atlikušai sezonas pusē, nevis izpūsties kā balonam. Ja? Kādi jautājumi Mārim? Pa briedim nav? Vienkārši paldies, ja? Paldies arī jums, Ir jautājums? Vai balts kakls un melna vesti nostrādāja stratēģijā? Es šogad cenšos visām mājas spēlēm sapucēties kā uz svētkiem, tā kā tādu šogad es paņēmu paražu, Tā bija svētku diena pret Eirokausu Čempionu līgas komandu paspēkoties. Labi, viņiem nebija visi smagsvari šodien, bet tāpatām, tur nejauši džeki garām braucēji nespēlē tajā komandā. Divi plāksteri un bez uzvārdiem, tā ir laba komanda. Jā, redzi, pa 15 miljoniem laikam arī formas nevar sataisīt visiem. Labi, tas, lai paliek viņu ziņā, galvenais ir, ka jūs esat kopā ar mums un mēs cenšamies jūs iepriecināt katru spēli, katru epizodi, kā varam. Tā kā paldies vēlreiz un ejam uz priekšu paceltām galvām. Paldies! Paldies! Futbols vispirms! Paldies! Un jau 18. jūlijā šeit spēlēsim par Rīga Mariners. Un pabeigsim pirmo apli. Paldies! Visu labu!
Tieši labāk.